Sistēma ir paredzēta, lai vienkāršotu kredīta izsniegšanas procesu, kā arī lai kontrolētu kredītu maksājuma plūsmu. Sistēma ir ideāli piemērota uzņēmumam, kuri izsniedz kredītus, lombardiem, kredītu piedziņas uzņēmumiem un cita veida uzņēmumiem, kuram būtu svarīgi saņemt maksājumus laicīgi, kā arī atgādināt klienti par nesamaksātiem rēķiniem. Es īsumā pastāstīšu un parādīšu sistēmu. Šī demo versija ir sagatavota lietuviešu valodā, bet jums viss būs saprotami un sistēmu varēsim operatīvi pārtulkot uz jebkuru valodu. Tātad, no kā sastāv sistēma? Ir pati galvenā sadaļa, monitoringa sadaļa, kura parāda pamatinformāciju par līgumiem un naudas plūsmu. Sistēmā tiek reģistrēti klienti, fiziskas un juridiskas personas, iespējams izveidot klientu klātienes reģistrēšanu. Par cik tā ir testa versija, klientu saraksts ir neliels. Tāda veidā pie katra klienta var apskatīties visu ar klientu saistītu informāciju. Varbūt kādi kredīti pieprasījumi, esošie kredīti dažādos statusos, piemēram, parakstīšanas stadija, aktīvie kredīti, pārtrauktie kredīti un arī citi dažādi statusi. Varbūt arī kompensējuma rēķini, ja, piemēram, ir autokredīts, tad papildus var tikt pievienot apdrošināšanas polise. Ja tas ir mājokļa kredīts, tad varbūt kāds rēķins, piemēram, elektrības rēķins. Sistēma izraksta faktu rēķinus un arī varbūt pievienoti citi klienta dati, kādi dokumenti vai kādi skanēti līgumi. Sistēmā var sagatavot līgumi, kas var būt balstīti uz Kīlu vai kādu citu nodrošinājumu. Paskatīsimies vienu piemēram. Pieņemsim, piemēram, mēs gribam iedot kredītu 5000 eiro apmēram, un termiņš var būt aprēķināts gados, mēnešos vai dienas, ņemot vērā dažādus kredīta veidus, procentu likmes un atmaksas nosacījumi, piemēram, ikmēneša maksājums vai maksājums termiņa beigas, varbūt kādi labvēlības periodi, līguma varbūt papildus noformēšanas maksa, kāda pirmā iemaksa vai arī citi nosacījumi, kuri nosaka kredīta izsniegšanas maksu. To mēs varam arī operatīvi visu pielāgoties un izstrādāt papildus sadaļas. Nākamajā sadaļā var redzēt, kāda statusa līgumi atrodas, kuri ir ienesīgi, kuri ir mazāk ienesīgi, kuriem jāpievērš pastiprināta uzmanība un arī ar citā dažādā ar līgumiem saistīta informācija. Katram līgumam ir savs atmaksas grafiks, kuru klients paraksta, un mēs to redzam sistēmā. Var arī redzēt līgumus, kuri ir kavēti un ar kuriem klientiem ir nepieciešams papildus pastrādāt. Varbūt arī kādi kompensējumi rēķini. Runājot par naudas lietām, tad tas viss tiek iegramatots grāmatvedības sistēmā. Tātad var būt saņemts izraksts no bankas un notiek pārskata imports, kā arī to var darīt manuāli, parādot, cik un no kā ir saņemts. Un to var darīt pēc klienta vai līguma numura, un sistēma visu sapratīs un attiecinās maksājumu konkrētajam klientam. Piemēram, klients veic 1000 eiro apmēra iemaksu, un tad sistēma attiecīgi izrēķinās, kāda summa tiks novirzīta pamatsummas atmaksai, administrēšanas maksai, kāda procentu un soda procentu atmaksai. Kā arī var apskatīties paredzamus nākotnes maksājumus. Piemēram, man interesē viss, kas nav apmaksāts, grupēt pēc laika un, piemēram, par šo mēnesi.
Sistēma izraksta rēķinus, izsūta e-pastus, SMS ziņojumus ar atgādinājumiem par kredīta saistībām. Piemēram, mēs vēlamies nosūtīt izziņu un varam arī to nosūtīt konkrētajam klientam, minot konkrēto summu, kuru būtu jāatmaksā. Atgriežoties sadaļa līgumiem, var, lai nenodarboties ar copy-paste, var ģenerēt datus par konkrētajiem datiem, vai no Worda, vai no PDF, un pēc tam to var izmantot kādos dokumentos vai citos ierakstos. Visi dati, kas ir svarīgi, visi dati tiek arhivēti, un arī sistēma paredz uzstādījumus un tehniskos procesus, kurus svarīgi to var visu ģenerēt un izvēlēties. Protams, pašas galvenās sadaļas ir kredīti, un sistēma var būt dažāda līmeņa lietotāja, tādi kā grāmatveži, piedziņa speciālisti, investori, kuri iegulda savu naudu, un katram savu loma sistēmu. Ja. Un tad atgriežoties atpakaļ, tad galvenais sadaļa ir kredīti, kā tie tiek noformēti, un katram ar kādiem nosacījumiem. Nobeigumā vēlos pateikt, ka mēs strādājam ar šo sistēmu jau no 2008. gada, programmu izstrādāja Lietuva, kad sākas ātro kredītu bums, pēc tam izstrādājam sistēmu kredītiem ar hipotekāru nodrošinājumu un sākot ar 2011. gadu sākam piedāvāt šo programmu arī ārvalstīs. Paldies par uzmanību!